pirms tam, kad tēts man lika to kasetu, viņš teica, tu tikai nesaki, Omē, ka es tev parādīju šo te video. Tas tagad izklausījās tā, ka es vēl neesmu atdevis kāds bildes. Viņš ir vairākas reizes devis. Nē, ir tā, ka savas ģimenes pasākums es nekad nebildēju, to jau es drošāk. Ģirūks, tad savējos, nē. Es tā iekšā ekrānā un skaties, mazākā krāsas niansīte. Ir atšķirība. Beigās to neviens nepamanīs. Ja to AI izmantos, kāds neizmantos to pats uzņēmums, to izmantos cilvēks, kurš ir ar fotogrāfiju vai video. Un pēkšņi viss sāk bļaut. Es vēl pirmo sekundi simtdaļu bija tāds iekšā. Jā, bet varbūt netik traki bļaujam. Un tad viņi tādi, nē, kamera, un mašīna brauc. Labas dienas. Kāds man prieks, Ilze, tevi atkal redzēt mūsu mazajā, bet visnotaļ, nebaidīšos šī vārdā, jau diezgan populārajā raidierakstā. Stāsti, kā tev iet? Man ļoti interesē, jo sen neesmu tevi saticis. Tev bija iepriekšējā periodā tāds pieredzes bagāts dzīves posms. Ko ieguvi, ko iemācījies, kādas ir tās sajūtas? Ko esi secinājusi? Jā, tad sveiki visiem. Biju nedaudz distancējusies no līnijām politisku, iemeslu dēļ, bet tagad esmu atgriezusies ikdienā, un ja es dalos, tad vispār ļoti interesanti. Es zinu, ka tu teici, ka tu jau kaut kad biji šim izgājis cauri, un man no sākuma bija ļoti bail, jo es nezināju, kas tas ir, bet tas ir tikai normāli, jā, jo visiem ir bail no nezināmām. Bet, tagad politika kļuva pat interesanta, jo tu tā kā iepazini tos, nosauksim viņus par konkurentiem, jā, tu tā kā pētīji, tu tā kā apskatījies citas programmas, citus viedokļus, klausījies tā uzmanīgāk debates, mācījies, vismaz tādā formātā, ka tu klausies un domā, un ko tu teiktu, tā kā ko es teiktu. Ļoti interesanti pieredze. Iesaku nebaidīties, jo nekas jau tāds nav. Neesmu ievēlēta un arī no tā neraudu par to, bet ļoti laba pieredze. Bija gan komunikācijā ar līniju iedzīvotājiem, gan ar citiem, ko es pazīstu Jelgavā, gan arī bija forši aiziet uz telti, es gan ļoti bieži nebiju. Un paklausīties, ko cilvēki ielās runā, kādi ir viedokļi, satikt blakus partiju teltis un aprunāties ar kolēģiem. Es tiešām ieteiktu visiem pamēģināt, jo, labi, ne visiem, bet tādi, kas uzskata, ka varētu kaut kādu pienesumu dot, tad tas ir tā. Priekš pašas izaugsmes arī ļoti vērtīgs arī tāda pieredze, jo tu nokļūsti pilnīgi citā komandā, jo es nebiju partijā, es joprojām neesmu progresīva partijā, uzaicināju kā biedrības pārstāvi un bija interesanti gan pastīties no malas, kā tā partija tur darbojas vai veidojas. Biju aizbraukusi arī uz grand fināli balīti Rīgā, kad paziņoja rezultātus, ar kādu entuziasmu un kādu... Rīgā tur diezgan labi viņiem gāja. Jā, es saprotu, ka jau Viesturs Kleinbergs būs arī mērs, tā kā laikam, tā kā ir... Pilnīga uzvara, laikam tā varētu to nosaukt. Bet tā kopības sajūta, tas komandas darbs, kas bija jūtams, tas ir tas, ko es tā kā gribētu saredzēt arī mūsu apkaimē. Tas ir tas, pat nerunājot par politiku, bet runājot tieši par to, par cilvēkiem, par sadarbību, par darbošanos, par iešanu uz rezultātu. Jā, tā pieredze ir laba, jā. Tas ir tie, kuri grib aktīvi kaut kur iesaistīties, tas ir to vērts, jo man arī ir tāda pieredze, jaunībā biju, arī kandidēju, un es uzskatu, ka man diezgan labi rezultāti bija. Bet
Nu jā, un kā tev tagad tālāk ir kaut kādas attiecības ar partiju, vēl kaut kā sekos līdzi, kas notiek, un kā tas tālākais izvēršās? Nu, cik es sapratu, tālākais viss sāk rosīties uz Saeimas vēlēšanām. Tur tu arī esi? Nu, vēl es nezinu, mums vēl ir tagad tāds fināla pasākums piekdien, nu, tā kā pārunāt padarīto un saprast, vai labo un varbūt kļūdas kādas un tādas lietas. Man arī būs interesanti apskatīties, kā tas notiek partiju iekšienē. Vai iešu uz Saeimas vēlēšanām? Saeimas varbūt, vēl nezinu, bet nu, tā kā jau runāju, kad jāsāk gatavoties jau tagad. Protams. Tā kā, nu, teiksim, manai tādai šai pieredzei bija pārāk īsti tāds ieskriešanās moments, jo, nu, tā kā, kamēr tu vispār aptver to, ka tu kaut ko tādu darīsi, ja, un ka tu saproti, ka tev jāsāk darīt, un kad jau ir tas, tās beigas, tā pēdējā finiša taisa, nu, jā, tāpēc droši vien Saeimas vēlēšanas ir kaut kas nopietnāks. Bet varbūt, ka ir jāmēģina, jo redz, kā pēc dažiem vairākiem gadiem pēkšņi situāciju apsvērumu dēļ nokļūst un Saeimā, un mēs nezinām. Bet katrā ziņā nenožēlo, ja? Nē, noteikti, nē. Pieredzi tur, šo pieredzi nevienā skolā tu neiemācīsies. Nē, noteikti, teorijā. Tur ir jāiziet pašam cauri, lai saprastu. Jo, nu, teiksim, arī tad, kad tu saproti, ka nē, tu nebūsi, nu, teiksim, tava partija nav tikusi, bet tu esi ar to ļoti lielo interesi, tu gribi seko līdz, kas tur ir, kas tika, kā tur tālāk būs. Tu pat, jo tā kā līdz šim man cilvēki, kas nāca pie mums arī uz politiskajām sarunām, es nevienu no viņiem nepazinu, ne privāti, ne sejā, ne pēc vārda, ne pēc partijas, nekā. Bet tagad tas kļūst, pilnīgi tā kā ļoti, ļoti interesanti saprast, ok, jāpastāst tāda solīt to, ko darīs, kā darīs. Tagad pilnīgi cita tā, atkal kaut kas jauns ir noticis. Nu, ļoti interesanti. Nē, prieks. Jā, tā kā. Bet līdz ar to mēs no augstiem plauktiem pārējiem bija zemāk, piezemētāk. Sākam strādāt. Vēlēšanas ir notikušas, viss ir vairāk vai mazāk skaidrs, rezultāti ir skaidri. Un līdz ar ko man ir priekšlikums aktīvāk saņemties mums apkaimē. Mums jāsāk darboties, lokāli, jā. Jāsāk atkal aktīvi sevi savu pozīciju paust, jo, ja iepriekš nebija dzirdīgu aušu, tāda uz sadarbību vērsta komunikācija, tad es ceru, ka tagad jaunajā laikmetā, jaunajā Jelgavas, kā viņi sauc sevi, pārmaiņu koalīcijā. Tad varbūt, un jāsāk lēnām ir kaut kādas savas aktivitātes paust un jāaktivizē citu apkaimju iedzīvotāji, bet apkaimju biedrības, ar kurām kopā sastrādāties, jādarbojās ir pie tā pašas iedzīvotāju padomas. Mums savi aktīvisti jāliek ir pilsētas komitejās ir deputāti, bet arī jāseko līdzi. Tā kā es domāju, būs jauns tāds posms, jaunas iespējas un jādarbojās. Nu jā. Nē, šī ir lieliska iespēja. Tu nedrīkst, laist garām nenogulēt. Jādarbojas. Bet mēs divatā to nevaram. Divatā, tas nav iespējams, tāpēc arī aicināt biedrības cilvēkus, kuri aktīvi grib iesaistīties un darboties, nākt pulkā un izteikt vismaz vēlēšanos. Savu artavu kopējo mērķu sasniegšanā, jo mums diviem jau ir tā bišķi tā kā pagrūti. Es saku, man ir šobrīd arī jauns posms. Esmu sācis mācīties 11 mēneši, man tāds bišķi aizņemts. Tev ir jauns, profesionāli jauni izaugsmes izaicinājumi. Prasa laiku daudz, un es ticu, ka mūsu biedrībā ir profesionāļi, kas patiesi var iesaistīties un ir lemt un spriest spējīgi, tīri tādā
kas saka, domas. Jā, es te tagad pārskatīju mūsu tās līdzinējās iepriekšējās aktivitātes. Tad viens no kaut kādiem tādiem aktuāliem jautājumiem, ko varētu sākt, nevis varētu, bet vajadzētu sākt painteresēties, cik tālu ir ar to izgāstos jautājumu. Tur konkurss bija, kaut kāda izmēģi, tie pārbaudas urbumi tur ir. Jāskatās, cik tālu ir, jo parasti jau kā pie mums notiek kaut ko nomierina cilvēkus un gan jau būs kaut kad. Bet jāapskatās, cik tālu tas ir un droši vien jāraksta vēstule domai, ministrijai un lai skaidro, cik tālu tur ir. Nu jā, tieši tā. Tad viens te, kas mums bija pienācis kaut kāds plūdu riska kartes apspriešana. Tur arī mūsu kaut kāda apkaime ir iekšā. Es tā īsti nesapratu. Kas tā pa karti, kas mums tur ir? Jāsaka, tu saprati? Nē, gluži nē, es tikai vairāk domāju, ka mums noteikti ir kādi vides eksperti. Es nezinu, varbūt, ko pilsētas saimniecība par to visu domā. Tur ir e-pastā sabiedrībā LV, GMC, LV brīžiem. Tur tā kā sabiedrībai prasa jautājumus par iespējamo plūdu postījumu vietu. Kā es varu zināt, kur būs? Viss atkarīgs ir, vai ne, cik nolīst lietas un kur ir, jo tas viss jau tomēr saistīts. Es nezinu, man grūti vispār. Labi, uzrakstīsim tur, pajautāsim, ko īsti vajag no sabiedrības. Tā varbūt. Tad būs skaidrāk arī to jautājumu noformulēt, kādu tieši atbildi viņi vēlas dzirdēt. Čaklo roku tabuliņā, ja es pasakoju līdzi. Godīgi atzīstos, nē, bet es visu laiku domāju, ka tie, kas mums ieliek labo lietu līnijās, visādus sludinājumus piedāvājumus, ik pa laikam man gribās uzrakstīt, vai šo esat ielikuši arī tabuliņā, jo pēc kaut kāda laika jau grūti uzskrulēt atpakaļ tās ziņas, jo tomēr ar to melnzemi, kaut vai tas tajā brīdī nav tā melnzemi vai tas medus, bet lai tas numuriņš ir, jo vienmēr taču var uzzvanīt un Jā, vakar es pieteicos čatā medumu, piedāvāju medu, un eleganti, kur vēl labāk tev pieved klāt. Man, piemēram, paskaidroja, tur es no medus neko īsti daudz nesaru, man tas šūnās medus. Es saprotu, kur viņu liek, kā viņu tik galā tur. Es parasti kafijā lieku medu iekšā, tur es iematu tur visiem tiem propolisiem un kas tur vēl, pilnīgi nedzeram, bet, izskaidroju, kā ar to likt darboties, kur, ko, kā, eleganti, man patika. Es sapratu, ka tu arī pasūtīji medu. Nē, operatoriņš. Operatoriņš. Es maidu, viņam ir medus. Garšīgs. Tā kā jā, noteikti papildinam labo čaklo roku tabulu, noteikti ar dažādām savām aktivitātēm, ko audzējam, ko gatavojam, ko remontējam, ko tirgojam. Jā. Kur es te lasīju, viena jauka ziņa ir, ja, piemēram, brauc kādi ciemiņi, tad viena no tādām vietām, ko Jelgavā parādīt, ir pils. Un pils tagad esot vasaras turismu sezonu atvēruši. Un pēc darba laikiem es sapratu, ka katru dienu viņi ir vaļā. Tur tik jāapstās tie laiki, bet ap pusdienas laiku vienmēr tur bija vaļā rīta pusdienas laiks. Tā kā, ja brauc ciemiņi, tā ir ļoti lieliska lieta, ko parādīt. Es, starp citu, pagājušajā nedēļā izglītības nolūkos vedu bērnus uz Eliasa muzeju. Elijas to pilnu? Nē, Eliasa, ģedarta Eliasa muzeju. Es tur biju, es vispār nebiju bijusi tur, bet biju muzeja naktī, man ļoti patika. Un tad sociālo zinību apgūšanai bērniem ļoti labi ir uz mirklīt aiziet uz muzeju, atbildēt uz dažādiem jautājumiem, bet es pat tiku tornī. Tu esi bijis tornī tur? Nē. Tur ir baigi forši. Tur augšā, jā. Tā arī bija lieliski iespēja. Es vienkārši dalos. Tornī forši. Nē, ir jau ko arī pastījies. Ir pat pilsētas tornī tur augšā. Tur ir ļoti lieliska ekspozīcija, ko rādīt tur. Vēl man jāsaprot, ka es neesmu Jelgavā bijusi Dzelzceļa muzejs. Tas ir, es tur arī neesmu bijusi.
Es arī nevaru palielīties ar to, ka es tur Okay. bijis. Bet garām braucot, tur var redzēt, tur stāv visādi vecie braucamie. Tā, man ir tāds jautājums. Vai mums nevajadzētu vēlreiz uztaisīt kampaņu ar biedru piesaisti? Labi, toreiz mūs tas Latvijas pasts izčakarēja tā, ka maz neliekās un bēdīgi Vajag. un bezjēdzīgi ar viņiem tur cīnīties, strīdēties. Mēs esam pa mazu, lai pierādītu kaut kādu taisnību. Tas summas ar priekš viņiem nav liels, mums tā ir diezgan. Bet Es domāju, ka noteikti vajag ik pa laikam tāpat labolīt līnijās jāiemet ir links, bet es domāju, paskastēs tie, kas varbūt vēl nesako mums līdzi, paskastīts varētu būt viens no formātiem. Būtu forši, mums būtu kāds liels plakāts vai kaut kāda cita formāta. plakāts, Kas par mums tā kā paziņotu vairāk. Es nezinu, kādi vēl ir tie kanāli, kuros. Bet tā, mūsu līnijās, ja būtu tas plakāts, tas būtu, man liekas, vispār. Jo vienkārši daudz cilvēki, kur arī pēdējā laikā iestājās, es brīnos, viņi nezina. Jā, es arī esmu pat citiem stāstījis no varbūt viņi nedzīvo līnijās, bet stāstu, ka ir tādas Jelgavas līnijas, un tā viņi arī nezina. Ok, un ko jūs tur darat, un ko jūs tur mums ir podkāsts. Jā, tā kā mums ir kaut kā par sevi vairāk jārunā. Pat līniju ietveros, un arī pilsētas ietveros. Tā kā vajag dalīties ar šo raidierakstu podkāstu, tā kā tā nedrīkst teikt podkāsts, bet raidierakstu. Vajag dalīties. Tas ir šērot, ir dalīties. Jā. Angļu valoda nav man stiprākā puse. Un spiest laikus, lai tas iet vairāk plašumā. Tā kā jā. Jo šobrīd mums pēc reģistra ir 219 biedri jau. Jā, katru nedēļu nāk klāt, bet mēs varētu būt aktīvāki, vairāk biedru, lai vairāk būtu tā iespēja kaut kādus parakstus. Principā tā ir lieliski iespēja, kā izplatīt informāciju. Arī, tā kā vienalga, kas arī tas būtu. Vai tas būs līdzdalības budžeta balsošana, vai jebkura cita. Vēl jau tas ir cilvēki arī baidās no tā, ka kaut kas tur, kur viņi iestāsies, kur tā. Tā nav politiskā partija. Nebūs nekādā tur. To, vai biedrs ir iestājies vai nav, to tik zinām mēs iekšējā uzskaitē. Nekur oficiālos reģistros tas netiek. Ja cilvēks nav valdē vai amatpersona, tad nav. Un arī nekādas finansiālas saistības tas neuzliek. Tas mums vairāk pašiem biedrībai, kā parādīt to apkaimes spēku jaudu, ir vajadzīgi tas kopums, cilvēku kopums, lai parādītu. Jo, ja vēl ir iespēja kaut kā apzināt cilvēkus, tad aicinu iesūtīt informāciju, dalīties ar kaut kādām idejām, kur mēs par sevi varam runāt, jo tas jau nav par mani un tevi, tas ir par mūsu apkaimi, par lietām un vietām pie mums līnijās, tiešajās līnijās, paralēlajās ielās, visā apkaimē. Jo ir bijuši gadījumi, kad zvana prasā konsultējās un prasa kaut kāds padoms un palīdzību. Es saku, bet esat biedrībā, nē, paldies pagaidām par to pašu, ka palīdzējāt, un tad jau skatīsimies pēc tam, tur vēlāk. Vajadzētu tā kā tomēr, ja ir, tad ir, un tad līdz ar ko mums arī vieglāk ir pēc tam to. Vēl, varbūt vēlreiz jāizskaidro, ka labas lietas līnijās ir čatiņš, tas ir tiešām tāds vairāk tāds tirdziņš vai tāds neatliekamā palīdzība. Jelgavas līniju čats, kas mums ir, tas ir tiešām jautājums, ko mēs apspriežam tādus nopietnus, ko ar to darīt, kā to risināt un kā virzīties. Tāpēc vien ir svarīgi, ka tu esi biedrs, jo tu esi tev ir, jebkurš viedoklis mums ir svarīgs. Vēl tava ideja bija aktivizēt jauniešus. Jā, jaunieši. Jo jauniešiem ir, mēs vairs neskaitāmies pēc oficiālās statistikas jaunieši, līdz cik gadiem Eiropā bija jaunieši. Tas ir dažādi, man liekas, 35. Bet jauniešiem ir
diezgan daudz dažādas iespējas, kurās var iesaistīties un aktīvi darboties. Un, ja ir tāda apkaimes biedrību juridiskais jumts, viņiem ir vieglāk kaut kādas realizēt savas idejas realizēt. Jo tur ir iespējas diezgan daudz. Mēs tur netiekam nekādīgi. Mēs nezinām, varbūt arī tās īsti vairs tās jauniešu vajadzības vai tās intereses. Tāpēc būtu ļoti svarīgi, ka viņi viņas atnes. Mēs esam te, lai viņi palīdzētu, bet ja viņi radoši darbojās, izdomāja projektu, kā to realizēt, lūdzu, mēs te esam. Es nezinu, kā mēs kaut kādu mazo jauniešu domu, tāpat tu teici par tiem līniju vecākajiem nosauktējumiem, kaut kā, lai tie... Es domāju, ka mums par cik mēs jau esam tik daudz, ka mums bišķi vajadzētu padomāt par tās struktūras maiņām, kad nedaudz savādāk vajag, kad divi vairs nav diviem tā jauda un kapacitāte to visu kaut kā virzīt vajadzīgos virzienos, tā kā varbūt tiešām ir jāpadomā par plašāku to vadības koordināciju, katrā līnijā ielikt vecāko un tad tādu vecajo padomu sanāk un tur kaut kā tur spriež. Un arī katrā līnijā, lai cilvēki zina, tas ir cilvēks, pie kura griezties, risināt jautājumus un tad viss kopā lems, kā to labāk atrisināt. Tā kā jā, vispār, man šis liekas ļoti labi. Jo patiesībā tad šī persona arī ir tāds koordinators, arī tāds ziņnesis, messengers. Un mums visi varbūt uzreiz nav jāzina, jāpārzina. Jo man godvārds ir ienāca ziņa par Ošu ceļš, un tur bija Ošu ceļš, un tur bija pāri Igates, saistībā ar to jauno ceļu izbūvi, Igates kaut kāda lietu novietne, un tur bija tādas vecās laternas noliktas, un tur ir diezgan bīstami, un Igate nav bijusi diezgan atsaucīga laikam, kad iedzīvotājs bija sazinājies, jo tur bija sagriezuši kājas, un kaut kas tur bija diezgan tāds dramatisks. Tāpēc, es neesmu aizbraukusi, apskatījusies, bet ja būtu kāds, kas tajā pusē slikti, vainīga. Bet tieši tā, ja tur būtu kāds, kurš katru dienu tam brauc garām un kas saka, jā, tiešām, un tad var tā kā koordinēt tā, kā lai pasaka, tā ātrāk un kompaktāk, tas būtu daudz foršāk. Tad mēs tās lietas varētu daudz ātrāk arī virzīt. Tā kā jā, ko lai saku, ir jauns periods iestājies pilsētā, arī mums, un tā kā es lūgtu aktivizēties, jo mums pašiem arī iekšpusē, iekšienē, apkaimē ir daudzas idejas, kuras ir idejas un tālāk nevirzamies. Jo, tas pats tirdziņš, par to man atkal prasa. Man tik daudz prasa, kad būs tirdziņš, bet tad, kad saku nāc palīgām, tad nē. Bet tam visam ir vajadzīgs laiks un darbs un organizēšana un darīšana. Un es domāju, ka šobrīd ir foršs laiks, lai mēs par sevi tā kā lepotos, ka mēs esam no līnijām, ka mēs varam iegādāties un atbalstīt paši sevi gan ar smaržīgajiem mašīnās, gan ar gan ar uzlīmēm, gan ar krekliņiem. Kas mums vēl ir? Aluskaus. Es neesmu ielicis vēl aluskaus. Jā, Jāņi nāk. Supermarketā. Tā kā vietas darīšanas, tas viss, es domāju, ka mēs varam ar sevi lepoties. Jā, tāpat arī uzņēmējiem jānāk, jāstāsta par sevi, lai nav daudz, bet kaut kādu artavu mēs ar šo informācijas nodošanu varam sniegt, un vairāk cilvēki zinās, ka pie mums ir dažādi speciālisti, pakalpojumi un medu var dabūt. Jā, un labas lietas līnijās, tur arī viss kaut kas labs ir. Un joprojām aktuāls ir numurs 8787 par dzīvniekiem. Bija kaut kāds beidzis. Bija beidzies, kāds nesagaidīja mājās. Bet ļoti labi, ka mēs esam tādi atsaucīgi, atbalstoši un varbūt...
Dzīvojam draudzīgi, palīdzam viens otram, atbalstam viens otru, šērojam, laikojam šo. Iesūtam aktualitātes, lai zinām, kas notiek, nekautrējamies. Ja jūtat, ka tomēr neesat gatavi publiski kaut ko rakstīt, droši man tev rakstām, informējam, stāstam, lai mums ir, kas saka... Tagad ir jāmaļ, jākaļ, kamēr karsts. Tagad būs tā kalšana īstā. Super. Tā kā, līdz nākamai reizei. Drīz tiksimies ar vienu slavenu uzņēmēju mūsu apkaimē un parunāsim par viņa pakalpojumiem, kuri ir diezgan interesanti. Pats esmu pieredzējis viņa klātbūtni dzīves svarīgā posmā. Tā kā būs par ko parunāt. Pagaidām. Hopsā. Sveicināti. Mūsu podkāstā, raidierakstā sadaļa uzņēmēju vēstis. Mūsu slavenie. Šodien gribās iepazīstināt mūsu apkaimes iedzīvotājus un arī citus skatītājus ar mūsu vienu no slavenākajiem mūziķiem līnijās, kurš paralēli nodarbojās ar video un foto pakalpojumiem. Kāds kaut ko papētīs, es skatos dziļāk kaut ko. Es kaut kā tu nezināji, ka viņš ir slavens mūzikas. Slavens jau nē, bet kaut ko esmu niekojies tīņa gados, kā saka, ar mūziku, ar rap mūziku rakstījis, jā. Repers mums ir, savs repers līnijās. Tu ieliksi linku, kur mēs varam apskatīties? Es nezinu, vai tas ir veselīgi visiem. Viss tāpat paši atradīs, kas gribēs. Jo man bija tā, es esmu ar Arti... Vajag pateikt, kā viņu sauc, kas viņš ir? Viņš pats pasaka. Mani sauc Artis Dzelskalns. Es esmu fotografs un filmētājs. Un mūziķis. Un repers. Un izbijis repers, jā. Okay. Nav bijušo mūziķu. Nav. Protams. Tagad es esmu mūzikas baudītājs un eksperts, sekoju līdzi aktīvi tam visam. Tā kā jā. Šodien gribējās, lai Artis pastāsta par savu piedāvājumu, piedāvājumu pakalpojumiem, kuros viņš ir diezgan liels profiņš, es tā uzskatu, jo man ir bijusi iespēja sadarboties ar vairākiem gan fotogrāfiem, gan video, bet tāda pieeja, kāda ir Artim, tas liecina par ļoti dziļu profesionālu tādu piedāvājumu. Jo mana saskarsme ar Arti bija tāda, kad bija viens svarīgs moments dzīvē, man laulības, un domājām, mēs tādā šaurā lokā svinējām, domājām, ko tur telefoniņiem pabildēsim, tur ko. Bet tad nonācām pie secinājuma, ka tomēr vajag profesionālu piegājienu šim momentam, tomēr tas paliek iemūžināts. Man šķiet, sieva tev piespied. Un mums bija tā, ka pārējie pasākuma dalībnieki baigi baidījās. Kā tagad mēs, atnāks fotogrāfs saliks mūs, kā tad mēs tur tagad visi tur stāvēsim un tad. Bet viņš bija tik organisks tajā visā, tur salika visus vēl. Paskatoties bildēs, visi smaida, visi izskatās tā kā būtu ģimenes jau gadiem draudzējās. Un tad, vienkārši, un pēc tam tās atsauksmes, bija, es teicu, tās ir mūsējais. No līnijām. Bet pirms viņam dodam vārdu, jāpasaka arī vēl viena būtiska lieta, ka viņš ir katru reizi kopā ar mums tikai tai pusē kamerai. Jā, to es gribēju kā noslēpumu beigās pateikt, ka šis te viss ir pateicoties mūsu režisoram, operatoram un montētājam un skaņu inženierim vienā personā. Jā,
Aplaus mums visiem 3. Malači mēs esam. Jā, forši, ļoti skaists pieteikums un ļoti silti vārdi. Patīkam to visu dzirdēt, kā cilvēki redz un novērtē to, kā es strādāju. Tas, protams, ir patīkami. Jā. Klau, piemēram, ballīte, kāds notikums vēl gribās, ir vēlme paņemt fotografu. Jā. Kā tas notiek? Ar ko cilvēkiem jārēķinās? Ar kur, tur nezinu, jātaisa kaut kāda vieta, tur, kur bildes siena vēl. Kā mēs iepriekš runājām ar Agiju, kad atsūta, paņem pakalpojumu mājas tīrīšanu, tad pirms tam dienu tīra māju, jo nāks tīrītāji. Jā. Jo tev kauns par to, ka tev netīra māja. No pasākumiem viss jau ir ļoti vienkārši. Nav obligāti tas, ka tev ir jābūt kaut kādai fotosienai. Tas vienkārši būs kā papildus bonus un kā papildus izklaide arī pašiem taviem viesiem. Vienkārši ir laicīgi jārezervē, un manā gadījumā tas būtu vismaz 2 nedēļas pirms tam ir jāsazinās, jo vasaras parasti ļoti piepildīts, tāpat arī Ziemassvētku laiks ir ļoti piepildīts. Un, ja skatās, tad janvāris, februāris, marts fotogrāfiem un videogrāfiem parasti ir tāds tukšākais. Tur tā var bezmaz vai uzrakst 2 dienas iepriekš, un tad jau kaut kas sanāks, var sarunāt kaut ko. Vismaz manā gadījumā. Bet, es teiktu, tas it kā ir manā gadījumā, bet es strādāju ar foto un video tā kā galvenokārt. Uz to es arī strādāju. Tas ir tā kā mans darbs, kurus katru rītu ceļos, eju un daru. Tas nav tā, ka es eju kaut kur citur kaut ko strādāt. Un tad es arī maksimāli enerģiju lieku tajā iekšā, lai man būtu visu laiku tas darbs. Un tur jau ir sanāk, jo ilgākus gadus tu esi šajā nozarē, jo arī tev ir ilgāk tādi ilgstošie klienti, patstāvīgie. Un tāpēc tas tā arī ir kaut kā izkristalizējies, ka es zinu, janvārs, februārs, marts. Tas tomēr ir tie mēneši, kur cilvēkiem ir vajadzīgs mazāk šis pakalpojums. Tāpēc, ka ir bijuši Ziemassvētki un tikko visi ir atdevuši naudu, tikko visi ir nosvinējušies, arī uzņēmumiem ir tikko notriekti visi budžeti līdz pēdējiem. Jā, un viņi tikai vēl sāk kaut ko organizēties un domāt, kas viņiem būs tālāk. Un tās visas kampaņas veidot. Tā kā īsā atbilde 2 nedēļas pirms tam ir jāsazinās. Pārējais, kas tur pasākumā notiek, nav tik svarīgi. Jā. Tā tad ejam tālāk. Fotogrāfs ir nolikts 2 nedēļas, gaidām. Atnāk, pasākums notiek, tu tur pa vidu čik, tur saliec vai nemanāmi vai visādi. Beigās, cik tās bildes ir kaut kāda noteikta, tu vienojies par bilžu skaitu vai kāds, Par bilžu skaitu es tev nevaru to pateikt, tāpēc, kad es jau kuro reizi tev prasu kādas bildes. Tas tagad izklausījās tā, ka es to neesmu atdevis kādas bildes. Viņš ir vairākas reizes devis. Es esmu atdevis to kādas bildes, tad pēc tam atkal ir tas klasiskais variants. Mēs aizmirsām lejuplādēt, vai arī es nezinu, kur man palika datorā tās bildes, un varbūt atsūtīt saiti. Un šī būs jau tikai 3. reize, kad tu sūti bildes. Tā kā, bet parasti nav tā, ka tu pasakot konkrētu skaitu ar bildēm, ko tu nosūti cilvēkiem. Tāpēc, kad tas jau būtu dīvaini, ja es staigāju pa pasākumu un mēģinātu skaitīt, cik es tur izkadrēju, izšauju tos šāvienus. Tas būtiskākais ir no katra tā pasākuma. Es pieņemsim, ja es eju uz kaut kādu pasākumu, viņu fotografēt vai filmēt, es viņu sadilu savu galvā kaut kādos sektoros, lai to būtu iemūžināta katra konkrētā darbība. Ja tas ir, piemēram, kaut kāds, man ir ilgstoša sadarbība arī ar, piemēram, ādažu čipsiem. Viņiem notiek pasākums, un viņiem tieši tas bilžu skaits, ja būs nenormāli milzīgs, tas būs apgrūtinājums viņiem. Viņiem maksimums, es varu fotografēt 3 stundas, es varu fotografēt viņiem 4 stundas vai arī 2 stundas, aptuveni 300 bildes tikai nosūtīšu viņiem. Tāpēc, un tās būs tādas bildes, kur viss ir sadalīts par reklāmas sektors, kur tu tieši izcel pašu zīmolu, tad ir sektors emocijas, kur tu parādi, ka cilvēkiem ir foršas emocijas, tad ir sektors, kur tu vari bildes, kuras tu vari izmantot tam, lai pēc tam uz viņām liktu virsū tekstus, un tas būtu tā kā publikācijām. Un tad lielās bilde, kas ir parāda, ka tev pasākumā, piemēram, ir bijuši daudz cilvēku dzīvību un vispārējais. Un tad, kad tu sadali pa sektoriem, tad arī uzņēmums to daudz labāk novērtē. Arī to privātajā sektorā daudz labāk var izjust, ka, ja tu
nofokusējies uz tā pasākuma, tad pieņemsim dzimšanas dienu. Bet tās man tagad sanāk daudz mazāk fotografēt. Bet, ja tā ir kaut kāda dzimšanas diena, tad tu arī emocijas, tortes brīdis, ģimeniskais brīdis, un tā tad sadala savu galvā. Un tad visiem viss ir saprotams. Nav vajadzīgs bilžu skaits milzīgs. Ir vajadzīgs, lai ir pareizie momenti no tā pasākuma. Es teicu, ka profiņš. Jā. Tā, Kā tu līdz tādam nonāci? Es nezinu, kā vienkārši to dari visu laiku, un tad tu līdz tam arī nonāc. Tu kaut kā sev mēģini organizēt galvā to visu informāciju, ko tu tur dabū. Jo nav jau jēga vienkārši iet un bildēt vai filmēt visu pēc kārtas. No tā nav vienkārši galā nav nekāda jēga. Tā kādreiz VHS, ka parādījās tās lielās kameras, mauca visu. Vienkārši staigāja. Es atceros, bija tā, kad tos video es atceros, man tētim arī bija šis kasešu atskaņotājs, un mēs skatījāmies kaut kādas video, tur bija arī visādas, pat tādas lietas kā bēres, ja? Es atceros, kad bija tēts mani uzlika bēres skatīties, mans vectēvs bija miris. Jo es visu laiku viņam kritu uz nerviem par to, ka es gribu redzēt, gribu zināt, kas tur bija, jo man nepaņēma līdzi tādā garā. Un es vienkārši atceros to momentāli, kad es skatījos to video, es viņu noskatījos un atbraucu pie tēta, viņa mamma, kas ir sieva sanāk vectāvam, ja? Un es kaut kā sapriecājies, nezinu kāpēc, bet es vienkārši pēkšņi izspļāvu to ārā, kad es tikko noskatījos tās bēres, un kad omta ļoti daudz raudāja un tādā garā. Un pirms tam, kad tēts man lika to kaseti, viņš teica, tu tikai nesaki omei, ka es tev parādīju šo te video. Jā, un tā sanāca tāda diezgan bēdīga situācija, ka tētis ir sanāk, un tad, tētim sanāca strīds ar savu mammu un vispārējais. Bet, jā, tas īstais atkal stāsts ir tas, ka pilnīgi viss bija nofilmēts. No tā, ka cilvēki ierodās līdz tam pašam pēdējiem brīdim, tur vienkārši bija tā, ka 2 stundas cilvēks staigā ar rokās ar kameru un filmē visu, kas notiek vienkārši. Un tu tā arī skaties, kā tu būtu tajā momentā. No vienas puses it kā, jā, varbūt tās, ka tajā brīdī tad atpakaļ, ka mums nebija tik piesātināta tā visa vide ar visiem video un vispārējo, kas tagad ir. Tev bija interesanti, kā tu vienkārši skaties, cilvēki ierodās. Tad jau arī tām lentām nebija jau nekāda montāža baigo iespēju. Jā. Un tu vienkārši esi it kā tajā momentā iekšā. Bet, jā, laikam tagad tā arī ir sadala vienkārši svarīgākos momentus saliec kopā. Tāpēc tas nevienam nebūs pietiekami daudz enerģijas un fokusa noturēšana, lai arī to visu skatītu. Kas tev labāk patīk, foto vai video pakalpojumu sniegšana? Es nezinu, abi divi baigi patīk. Man nav tā, ka par kādu no tām lietām, kad es eju uz darbu, ka es domātu, kaut šodien es fotografētu vai kaut šodien es filmētu. Man ir tā, ka es vienkārši kaifoju no tā, ka jo pēc tam jau tas darbs vienalga vai foto vai video, tāpat pēc tam prasa diezgan lielu to pēcapstrādi. Vienīgais, kas man patīk, kad es esmu safotografējis lietas, es varu paklausīties tikmēr fonā podkāstu. Ja? Okay. Es apstrādāju bildes un varu klausīties podkāstu, bet tad, kad es taisu video, tad atkal ir citādāk. Tu nevari klausīties kaut ko paralēli, ne mūziku, ne kaut kādas podkāstus, tev ir jābūt iekšā tajā momentā. Bet tad, tajā momentā man patīk tas, kad tu tā kā iedziļinies un iegrimsti aptuveni uz 3-4 stundām iekšā un tu vispār neatlaidies. Ar bildēm ir tā, tu pastrādā kādu stundu, tu jau esi diezgan nogurs, jo tu visu laiku esi tā iekšā ekrānā un skaties, mazākā krāsas niansīti. Ir atšķirība, nav atšķirība. Beigās to neviens nepamanīs vispār. Bet tikai tu tur regulē un domā tā, pumpiņas noņem pumpiņas. Un tad tu tur nogurst tādā veidā. Bet kā ar video ir tā, ka tu kaut kā iekšā, tu tur esi un tev īstenībā nevar pat iztramdīt neviens ārā, tu esi vienkārši tur iekšā. Klausies, tev mājās Zikas fotografa, tam, kuram ir fotoaparāts, lielākā bēda. Tu it kā esi bijis visos pasākumos, pēc tam tu nekur nevar parādīt, jo tu esi stāvējis fotoaparātam otrā pusē. Tev mājās bērnu jubilejās, tur nezinu, sievai jubileja vēl. Tu neesi nevienā bijis, jā? Vai... es esmu vienā bildē, jā. Fotogrāfs. Tētis fotogrāfs. Nē, ir tā, ka savas ģimenes pasākums es nekad nebildēju. To jau es rošā. Ķirurgs, jā, tad savējos nē. Jā, tieši tā. Es to arī jau pateicu ļoti ātri, kad es sāku nodarboties ar šo visu. Es vienkārši pāris reizes kaut ko pafačēju, savējo ģimeni, vēl kaut kādas savus pasākumus, un es sapratu, fotografēt, tas ir darbs. Nē.
tajā brīdī tu nedomā es nedomāju pat tik ļoti par tām emocijām, kas tur notiek. Es domāju par kadru, es domāju par to, kā šo labāk parādīt, kā noķert to. Un tāpēc arī tajā brīdī pazūd tas emocionālais. Man tas nepatika, ka es esmu savu bērnu dzimšanas dienā. Viņš priecājās par svecītēm, viņš pūš, un es vienkārši, kā man labāk, kas man ir gaisma, kas man gaisma, ko man darīs. Pūt vēlreiz, aktīvāk, foršāk, jā. Tad, kāds sakars, tāpēc bieži vien vispār, pašā sākumā bija bieži vien tā, kāpēc tu nefotografē, bērnam dzimšanas dienu, telefonu nofotografēsim, viss būs normāli. Un, zin kā, tajā brīdī jau tu to nofočēji, tev ir tāds, man ir ok, man pietiek ar to. Okay. Jā, kaut kā tā. Ar dronu arī fotografēju un filmēju? Jā, ar dronus arī fotografēju un filmēju. Pārsvarā sanāk īpašumus. Man sadarbība ir tieši, pieņemsim, Jelgavā un vispār Zemgalē man sadarbība ar Latio ir. Un tad viņiem fotografēju visādus zemes gabalus, īpašumus un tādas lietas. Kā tev patīk tie, kā profesionālim, tie video ar dronu, kas mūsu čatiņā parādās tur augšā mūsu apkaimē? Nē, visi ir forši. Cilvēki izbauda to, kāds, jā, tās saulrietas cilvēki izbauda. Viņiem patīk, viņi uzfilmē, mierīgus video ieliek. Ir jau mums arī, es redzēju līnijās profesionāli arī džeki un meitenes. Piemēram, es zinu, ka mums ir Emro fotostudijas īpašniece no Jelgavas līnijām. Arī mums ļoti laba foto. Es teiktu, labākā fotostudija vispār Zemgalē. Kāpēc es nezinu tādu? Jā, tāpēc, ka tu laikam Ziemassvētkos uz fotosesijām, piemēram. Jā. Tas ir tā kā iet uz to salonu, ja kā fotostudija ar dažādiem foniem. Tur jau mūsdienās daudz foršāk. Nav tā, ka apsēžot tikai uz krēsla. Viss diezgan mūsdienīgi un forši uztaisīts. Un katru reizi, pieņemsim, uz Ziemassvētkiem, tev mainās pilnīgi izkārtojums. Un ir, piemēram, pēdējā reizē bija 4 dažādi. Tu aizreiz vienu studiju, tu vari izīrēt 4 dažādus fonus. Pieņemsim, ka tu īrēji 2 fonus reizē, tu vari īrēt 2 fonus un tad citus 2. Okay. Tā kā, jā. Vai tur pat vairāk bija īstenībā. 2 plus 3, bet tev vēl ir tādi piedāvājums, kad paņem tur, nezinu, ģimeni pārīt, vēl kas grib bildēties dabā, bildējās. Jā, protams, tas solo fotosesijas, portretu fotosesijas, ir pāri fotosesijas, ir gaidību fotosesijas, viss pēc kārtas. Vienīgā lieta, ko es nefotografēju, tas ir mazulīšus. Mazuļu fotosesijas tur ir baigi specifiski. Es esmu pamēģinājis sākumā ar to arī maksimālismu, ka es visu gribu darīt. Bet, kā man izskatās rokās, ka es tāds vecs bārdu atnāku un mazo mēģinu salocīt, tur salikt kaut kā. Ja es pie stola čaumalā. Jā, tur kaut ko nolikt. Un tad viņš sāk raudāt. Tas ir grūti. Jā, viņiem jāpūš virsū vispār siltais gaiss. Un, lai viņiem būtu forši un mierīgi, lai viņi tur čučinās. Un tur vispār ir tā nozara tāda, ka cilvēki pierakstās jau tad, kad viņi ir stāvoklī. Sievietes ir stāvoklī, viņas zina aptuveno datumu, kad viņiem piedzims. Tā kā uz bērndārzu pierakstās. Tieši tāpat, jā. Tieši tāpat arī ar fotosesijām. Lai tos bērns varētu salocīt. Jo pēc tam, kad viņi jau ir, pieņemsim, pāri 2 nedēļām vecums ir, tad ir grūtāk jau paliek. Viņi sāk palikt tramīgāk, viņi tā neguļ. Jā, tā kā. Tu zināji to? Nē. Kad tev pēdējās ir bijusi fotosesija? Ne bērniem, bet pašiem. Tikko vēlēšanās, ne? Tad bija, jā. Tas šausmīgi baidījos. Fotogrāfi ir bail kā no zobārsta. Man nāk prātā 1. klases fotografēšanās tā oficiālā. Kā tu saki, kad sasēžās uz krēsla un viss skaisti. Tad es atceros, kad piedzima, jā, šādi, jā. Tad, kad piedzima dēls, tad mēs viņu aiznesām arī uz to fotostudiju. Bet viņam bija vairāk, bet viņš bija liels, pat ja viņam bija 2 nedēļas. Viņš bija liels, viņu nekādā čaumalā nevarēja iestuķēt. Tad es tāds kužitīts un tā, bet vairākas nē. Es tiešām neesmu aktīvu fotostudiju apmeklētāja. Tas tāda lieta, pie kuras, tad, kad tu sāc to darīt, tad vienkārši ir tādi cilvēki, kuri atnāk pirmo reizi pie manis, viņi pasaka, mēs to pirmo reizi darījām, bet izrādā, mēs laik baidījāmies, bet īstenībā ir tik forši
Un par to rezultātu ir pārsteigti un priecīgi. Un tāpēc tam vienkārši tu redzi, ka kāda ģimene, piemēram, gadu no gada pie tevis nāk. Man ir tāds ģimenes, kas sākumā nebija uz to vispār fotosesijām, tagad jau 10 gadus pēc kārtas nāk. Mums ar laikam jāievieš šī. Nu, man jau var nav variantu. Tradīcija. Man ģimene arī nav variantu. Nu, to būs gads riņķī jau. Nē? Nu, mums ir atkal jāiet. Bija gads. Es tev apsveicu. Es zināju. Es arī. Tad tev jāiet atkal. Vai jāaicina pie sevis? Jā. Jā. Mēs par to esam domājuši. Tāpēc papriekš jāapskatās vēlreiz vecās bildes. Bildes un tad... Tas labs. Tā kā, nu skaisti. Jā. Es domāju, Kas ir bijis, varbūt, čaklajās tabulās tu esi iekšā, ja? Protams. Kas ir kaut kas tāds neordinārs, kas ir bijis, vai kaut kas traks, vai kaut kāds piedzīvojums, bet kaut kāds negatīvs, ka tu kameru aizmirsi vai kaut kā? Jā, nu negadījums ar kameru, kuras aizmirsi, bija viens kāds, kur bija jāfotografē visas lielais bars ar cilvēkiem. Mēs visu saliku tā forši, ka tūlītās fočēšu, noliku savu somu aiz muguras, un muguras tieši gāja ceļš. Un es noliku uz ceļu to mugursomu, un es viņus tā kā fotografēju, tad viņiem saku, lai emocijas izrāda vispārējo, un pēkšņi viss sāk bļaut. Es vēl pirmo sekundi simtaļu bija tāds iekšā. Jā, bet nu varbūt netik traki bļaujam, un tad viņi tā, nē, kamera, un mašīna brauc un apstājās tieši pirms manas mugursomas. Labā. Jā, tā kā varēja man visu fototehniku nolīdzināt. Tur kāds no viesiem izrādās vienkārši, es tagad pārdzīšu ātri mašīnu. Jā. Okay. Jo tur nebija tā kā ceļš, kurš bija koplietošanas, tas bija vienkārši pie... Lauku ceļš kāds. Nu, tāds lauku ceļš, kurš bija pie tās privātā īpašuma, jā. Tā, Okay. tāds atgadījums ir bijis, piemēram. Nu labi, jā, tehnika arī jau prasa visu laiku iedziļināšanos un sekošanu līdz jaunumiem. Kā tev liekas mākslīgais intelekts, kur tagad tu vari jebkur sevi ielikt, tas fotogrāfiem nesitīs baigo? Nē, zin kā tas var kaut ko mainīt tavā dzīvē, ja tu, kā tieši... Stulbi ieliec, ka tu sēdi pie kāds, ja tu pieņemsim, kāds tolks no tā ir. Palielināt. Tu jau dalies, tāpēc, ka tu dalies ar savām emocijām, savām atmiņām vispārējo, tur jau tas nav. Tas vispār, pieņemsim, reportāžu stila fotografija, tas nekā neietekmē. Tas var ietekmēt kaut kādā mērā reklāmas industriju, bet ar to jāprot arī korekti rīkoties, ja? Tāpēc, un tam visam vajadzīgs kaut kāds pamats arī apakšā ir jābūt kaut kam, ar ko tu strādās, jo es jau tev paņem kaut kādu veco informāciju no kaut kurienes, ko viņš ir dabūjis kaut kādu datubāzi, un tad viņš, pieņemsim, stilistiski vadās pēc tā, kas ir bijis agrāk, ja? Kas ir jau iepriekšējā bāze, ko visi ir uztaisījuši. Tad tādā veidā, pieņemsim, nevar rasties nekas jauns. Ja mēs skatāmies, ka kaut kāds jauns trends vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, mums varbūt tās uz brīdi tagad radīsies kaut kāds jauns trends, tāpēc, ka ar AI palīdzību tu pievienos kaut kādus bonusus bildēm vai vēl kaut kas, bet tas trends noplaks, un tad, ja mēs skatāmies tālāk, nevar būt, ka visu laiku vienādā stilā viss tiek bildēts, tiek taisīts. Tā kā, jā. Tāpat bez radošā uz priekšu netiek. Nu, protams, mēs arī neprofesionāļi nemācēs izmantot to AI tik labi, lai to varētu izmantot reklāmas nolūkos, tāpēc, kad uzņēmumiem ir augstas prasības, viņiem ir savas vadlīnijas, ja, un kā saka, brandbooki arī uzņēmumam ir, pēc kur viņi vadās, pēc krāsām, pēc visa pārējā, pēc stilistikas, pēc, nezinu, kaut vai cilvēku vecumiem, kas tajos attēlos ir un visa pārējā. Nu jā, un tikpat labi arī kaut kādas sejas, kas reprezentē tieši konkrēto uzņēmumu vai kaut ko, tāpēc tāpat tās būs vajadzīgs cilvēku pieskāriens, tāpat tās būs vajadzīgs, ka ja to AI izmantos, kāds neizmantos to pats uzņēmums, to izmantos cilvēks, kurš ir uz to ar fotografiju vai video, vai ne? Tad tas vienkārši ir mans papildus rīks, ar ko es strādāju. Jā, ka viņu kā rīku var izmantot, bet tur piekrīt. Jā. Okay. Interesanti. Jā, un droši vien, ka tev vēl varētu stundām klausīties nianses dažādas. Par to, kas. Jā. Tā kā foto, video šeit.
Jā, Būs apakšā, jā? Links apakšā. Nē, šeit. Tagad paldies, ka Paldies bija tev. drosmīgs, atnācīja pie mums uz mūsu podcastu, kurā starp citu režisors un montētājs ir Arts Celskalns. Jā. Ļoti labs video un foto profiņš. Ok, es domāju, ka Saņai vajadzētu to izdarīt. Yeah. Čau! Paldies!